Tāda virknes ir kaut kādi skaitļi, kas ģenerējās kaut kādā konkrētā veidā. Un tā rekurences formula parāda, kā mēs varam iegūt nākamo virknes locekli, ja mēs zinām otro virknes locekli. Piemēram, ja mums būtu šāda rekurences formula, tad viņa pasaka, ka nākamais virknes loceklis būs iepriekšējais kvadrātā plus 1. Tad kā tas izskatītos? Piemēram, pirmais virknes loceklis būs 2, tad nākamais būs tātad iepriekšējais kvadrātā plus 1. Iepriekšējais bija 2, 2 kvadrātā ir 4, plus 1 ir 5. Tālāk trešais būs iepriekšējais kvadrātā plus 1, iepriekšējais mums ir 5, tātad 5 kvadrātā plus 1, 5 kvadrātā ir 25, plus 1 ir 26. Tālāk ceturtais būs iepriekšējais kvadrātā plus 1, šajā gadījumā iepriekšējais 26 kvadrātā plus 1, kas būs 6, 7, 6, plus 1 ir 6, 7, 7. Un, piemēram, ja mēs gribētu uzzināt, cik ir virknes 10. loceklis, ja mums būtu jāprēķina visi iepriekšējie, pirms mēs varam tikt pie 10. Komentārā ieraksti trešo virknes locekli, ja zināms, ka rekurences formula ir šāda, un pirmais virknes loceklis ir 4. Un uzdevums ir atrisināts.